Veikalojot. Šodien apskatīsim to, kā no sistēmas rēķina vai kāda cita ieraksta izdruku nosūtīt savam klientam, darbiniekam vai kādam citam saņēmējam automātiski no sistēmas. Tagad mēs šodien apskatīsim to, kā to darīt ar rēķiniem. Tad moduli realizācija, rēķinu sarakstā, varam iezīmēt vienu, vai turot kontroli izvēlēties vairākus, vai turot shift iezīmēt veselu areālu ar ierakstiem, kuriem mēs attiecīgi vēlēsimies apskatīties priekšskatījumus un tos arī klientiem nosūtīt. Līdzīgi šādā veidā mēs varētu nosūtīt arī algu lapiņas, kādu atskaiti vai kādu citu sistēmas ierakstu, kam ir piešūta šī te izdruka. Nospiežam uz priekšskatījumu podziņas un attiecīgi datubāze uzģenerēs mums 17 ierakstus, 17 rēķinus, priekšatmaksas rēķinus vai attiecīgi kredīta rēķinus, kā nu kurš no šiem ierakstiem, ko mēs sarakstā atzīmējām. No šī loga izvēlēs aploksnītas pogu un uz tās nospiežot sistēma mums parādīs e-pasta dialogu logu, kurā tad mums ir iespējas veikt dažādas atzīmes, ko mēs vēlamies darīt. Šajā gadījumā, šajā tabulā, apraksta laukā mēs redzam mūsu klientus, kas tad ir tie, kas saņems konkrētās izdrukas. Šajā gadījumā nevienā no kontakta kartiņām nav bijis norādīts e-pasts. Ja mēs atgriezīsimies mazliet atpakaļ pie mūsu kontaktiem, atradīsim Moneo Latvijas IE un, piemēram, viņu e-pasta lauciņā ierakstīsim tests@moneo.lv. Saglabāsim. Un, attiecīgi, mums bija iezīmēts arī klients vietais PVN maksātājs, tad arī viņam piešķirsim izdomātu e-pastu. Un saglabāsim. Šajā meklī atgriežoties pie rēķinu priekšskatījuma un nospiežot aploksnītas pogu, mēs atkal iegūsim šo te e-pasta dialogu logu, kurā nu jau būs aizpildīts saņēmēja kolonnas lauks. Ja tad konkrētam rēķinam pretī parādās e-pastu no kontakta kartiņas. Tad šie ir potenciālie saņēmēji, kas tad mūsu e-pastus saņems. Tad šajā gadījumā, ja vērtība ir tukša, tad PVN nemaksātājs IK savu e-pastu tā līdz galam nekad arī nesaņems, jo Moneo noklusētais SMTP serveris nezinās, uz ko to sūtīt. Ja gribi visus šos te ierakstus, ko mēs iezīmējam no saraksta, nosūtīt vienam konkrētam klientam, piemēram, savu nodaļas vadītājiem vai kādu citu departamentu vadītājiem, kas nav saistīts ar šo konkrēto kontaktu, tad adresātu sarakstā var izvēlēties ar plusiņu izveidot jaunu ierakstu. Kā piemēram, norādīsim, ka rindas tips būs saņēmējs, un tā būs statiska adrese. Tad mēs neizmantosim formulu, lai šo e-pasta adresi atrastu, bet ievedīsim pārdošanas nodaļa @gmail.com. Pēc saglabāšanas, jeb šīs adresāta vērtības norādīšanas, visi saņēmēja e-pasti nomainās uz to adresātu, ko mēs norādījām šajā konkrētajā adresāta vērtībā. Un mēs gribēsim visas mūsu iezīmētās izdrukas, tad pēc šajā gadījumā pēc skaita 10, nosūtīt katru atsevišķā e-pasta vēstulē katrai izdrukai. Tad no mūsu iestatītā e-pasta aizies 10 dažādi e-pasti uz šādu te e-pasta adresi. Un pēc e-pasta savā saturā no iepriekš norādītas sagatavas, šajā gadījumā angļu valodā, sagatavos kaut kādu e-pasta tekstu, kas katrai vēstulē būs pavadoša līdzi. Ja šajā gadījumā šo e-pasta tekstu vēlēs mainīt, tā skaitā tēmu, var pierakstīt kādu papildus informāciju klāt. Vai, ja sagatava nav atbilstošā tev sūtītiem e-pastam, izvēlēs kādu citu no sagatavēm vai izveido pilnībā jaunu. Tad, kad e-pasta vēstules teksts tev apmierina, nospied sūtīt,
atbild uz jautājumu, vai tu vēlies saglabāt veiktās izmaiņas turpmākiem e-pastiem, tad vai vēlies, lai tiktu mainīta sagatava. Šajā gadījumā teikšu nē. Un šajā domāšanas mirklī tiek uzģenerēti 10 e-pasta ieraksti. Tad modulī e-pasts, vēstules. Redzi, kad ir uzģenerēti 10 jauni ieraksti, kur katrs no ierakstiem satura informāciju par to, kas ir sūtītājs, kas ir saņēmējs, un attiecīgi to, kāds ir e-pasta teksts šai vēstulē pavadoši aizgāja līdzi. Piespronē redzēsi PDF uzģenerētu failu, kas šai konkrētai vēstulītai aizgāja kā pielikums līdzi. Ja vēstuļu sarakstā visām 10 vēstulēm redzi ķeksīti nosūtīts, attiecīgi zini, ka Moneo SMTP serveris ir nosūtījis 10 vēstules veiksmīgi. Attiecīgi atgriežoties pie rēķinu izdruku priekšskatījumu saraksta un nospiežot aploksnītas pogu, mēs varam teikt, ka mēs vēlamies atvērt noklusēto datora pārlūkošanas programmu, kas nodrošina e-pasta skatīšanos. Šajā gadījumā man tas ir Macmail, kurš tad mums uzģenerētu atsevišķu vēstuli šajā gadījumā katrai izdrukai, vai, ja es atzīmētu bumbulīti vienu vēstuli uz visām izdrukām, tad tajā gadījumā man atvērtos viens jauns e-pasts, kurā būtu apvienotas visas 10 izdrukas vienā PDF failā. Atgriežoties pie šī pirmā bumbulīša un nospiežot pogu atvērt Macmail, tiks atvērts 10 jaunas Macmail vēstules ieraksti, kur katra ieraksta pielikumā būs redzams šis te pievienotais PDF fails un vēstules teksts, ko būs sagatavojis Moneo.